Tērvete mūsdienās ir mazs ciematiņš Zemgalē, bet vēl pirms 800 gadiem te bija varena pilsēta, Tērvetes pilsnovada pārvaldes centrs, kura Zemgaļiem bija otrā svarīgākais galvaspilsētas mežotnes. Te bija gan pils, gan priekšpils, gan liela atmetne ar vairāk kā 1000 patstāvīgo iedzīvotāju. Tērvetes pilskalns, Cukurkalns, atrodas Tērvetes upes labajā krastā. Tērvetes upe tagad ir maza upīte, un grūti noticēt, ka kādreiz tā bija dziļa un pat kuģojama, bet pie pils bija laivu piestātnes un liela osta. Senākā Tērvetes nocietināta atmetne no 1. gada 1000 pirms mūsu ēras konstatēta 2. kalnā, Klosterkalnā. Tērvetē notika vairākas lielas kaujas starp Zemgaļu un Krustnešu karaspēkiem, līdz pils tika ieņemta. Zemgaļu ķieniņš Nameisis atbrīvoja Tērvetes pili. Sagustītos vācu bruņiniekus aizsūtīja uz Lietuvu, bet Tērvetes foktu sodīja ar nāvi. Bet tad 14,000 karavīru liels karaspēks atkal pietuvojas Tērvetei. Un Zemgaļi savu pili nodedzināja un pārcelās uz tagadēju Lietuvu. Lai aizsargātos pret lietuviešu uzbrukumiem, vecās Zemgaļu priekšpils vietā Svētkalnā Livonijas ordenis uzcēla Hofcumbergas pili. Hofcumberge, jeb pils uz kalna, ko vēlāk latviski sāka devēt par kalnamuižu. Pilī tika izmitināts 300 karavīru liels garnizons. Livonijas ordeņa pils sienas fragmenti vēl joprojām ir redzami uz kalna. Tērvetes kalnamuiža atradās grāfu Pālenu dzimtas īpašumā. Viņi uzcēla kalnamuižas koka kungu māju ar saimniecības ēkām un Pālenu kapliču. 1932. gadā atvērta Tērvetes tuberkulozes sanatorija, kur tagad atrodas Kurzemes novada rehabilitācijas centrs. Tagad Tērvetē ir slavens dabas parks un mākslīga koka pils, kuru apmeklējot, var saprast, kā kādreiz dzīvoja Zemgaļu ķēniņa galms.